strādāju pārsvarā ar fotografiju, video un arhīvu materiāliem. Un šeit es esmu Aglonas vidusskolā, kurā tikko pabeidzu 10 dienu ilgu rezidenci, strādājot ar skolēniem no 7. līdz 11. klasē. Mēs gan strādājām ar mākslas darbu veidošanu, gan arī ar fotogrāfijas tādu tīri tehnisko pamatu apgūšanu. Ir forši, kad skolēni gan taisa savus darbus un izpauž sevi ar fotogrāfiju, ar kolāžu, gan arī tomēr var paņemt līdzi mazliet bagātinātas tehniskās zināšanas, ko viņi pēc tam var izmantot jebkādās citās jomās. Mēs strādājām arī ar kolāžu, un man liekas, ka kolāža tieši ir tāds varbūt visspēcīgākais no veidiem, kā izdabūt cilvēkiem ārā to, ko viņi patiešām domā par šo dzīvi vai pasauli, savu vietu pasaulē, jo mums tā kopējā tēma bija jauniešu pasaule, kā jaunietis jūtās un kā redz savu vietu. Mēs strādājam ar sevi, ar savām emocijām, kas arī bija tā kā ar fotogrāfijām. Un tad pārējās stundas mums jau bija fotografēšana, mūs mācīja, kā fotografēt bez tā autorežījuma. Mums arī tika iedot uz mājām fotoaparāti, un mēs varējām gan pamācīties, gan mums bija mājas darbi iedot. Nekad nekas tāds nebija bijis vispār skolā un nekur, un tāpēc man liekas ļoti interesanti. Pieredze varbūt tiešām tā ir laba, kaut kas īpašs. Tās kolāžas, ka mēs izteicām savas domas ar bildēm, savas emocijas, un ka mūs saprata un pieņēma to, ko mēs taisījām. Un arī bija ļoti interesanti paklausīties, ko citi stāsta, un tās atuvinājamies vairāk. Stundās jau nevar izteikt savas domas un emocijas. Šeit mēs izliekam, un Vika papildina un pastāsta kaut ko, un tu saproti, jā, tā tiešām ir. Tā kaut kāda sava veida psiholoģija, var teikt, un man liekas, tas ir forši. Patiesībā jau pēc pirmās nodarbības jau es sāku saprast, cik nozīmīgi ir laikmetīgā māksla, kā izpausmes veids, lai raksturot tik daudzās problēmas, kādas mūs ieskauj. Bērni uzzina, kas ir laikmetīgā māksla, un viņš jūtas kā šīs mākslas daļa, un viņš arī var kļūt par laikmetīgās mākslas paudēju. Viņš paskatās uz mākslas darbu, un viņš domā, domāšanas procesu. Un pēc tam vēl paskaidro.